Vai esat pamanījuši, ka mēs dzīvojam pasaulē, kur pareizākais viedoklis ir tam, kas skaļāk bļauj? Jo īpaši tagad moderno tehnoloģiju laikmetā, kur skaļāk bļauj, kurš vairāk izmanto sociālo platformas, kuram agresīvāks viedoklis, tas arī tiek uzskatīts par viedokļa veidotāju. Un tas ir diezgan riskanti, manuprāt. Vēl ir tāda lieta, ko es esmu kaut kādā vienā no teoloģijas studijām dzirdējusi, ka labākais arguments ir personīgais stāsts. Un kaut ko no personīgā stāsta gribu šodien pastāstīt. Tie no jums, kas pazīst mani daudzus gadus, es esmu bijis tas cilvēks, kam ļoti patīk vienmēr argumentēt ar tekstiem, ar Bībeles pantiem. Un es to labprāt daru, un es to labprāt daru, es esmu darījusi to, jo Bībelē var atrast pilnīgi pretējus pantus, un jūs varat man arī nepiekrist, un jums ir visas tiesības uz citu viedokli, bet es esmu Bībeli lasījusi kopš pusauģu gadiem, un es zinu, ka ar Bībeli var ļoti labi žonglēt un operēt ar Bībeles tekstiem. Tāpēc, ka Bībelē ir pilnīgi atšķirīgi žanri, Bībele ir tapusi, kā grāmata, pilnīgi ir tapusi vairāku tūkstošu gadu laikā, vēl vairāk. Katrs teksts, katra vēstule, katra grāmata Bībelē ir tikusi rediģēta attiecīgi, un to darīs nevis viens cilvēks vai autors vai kā, bet to, kā likts, ir darījusi kāda cilvēku grupa, kurai ir bijušas kādas konkrētas reliģiskas intereses vai baznīcas intereses, kā piemēram apusteļa Pāvila vēstuļu gadījumā. Bet ne par to šoreiz, var sakot, tā ir spēle. Juridiskajā fakultātē mums arī mācīja to, ka tā ir māksla, operēt ar tekstiem, piemēram, tiesā, advokatūrā, jā. Tā ir retorikas prasme. Ja tu proti sekmīgi žonglēt ar tekstiem, vai tas būtu jurists vai teologs, vai mācītājs, vai kāds, kas tos tekstus pārzina, tad var diezgan veiksmīgi bīdīt savu patiesību. Jautājums, ja teksti ir dažādi, kur ir tā patiesība? Kura no tiem diviem ir patiesība? Bet arī par to varbūt citreiz. Bet es esmu runājusi ar draudzeni, kur man pateica, ka mani draugi paziņas ir nobežījušies, ka es esmu pārgājusi no ticības uz psiholoģiju, jā, ka es tagad domāju, ka visu var izskaidrot psiholoģiski, visu var atrisināt ar hipnozi, un ka kristietībai tur ir kaut kā mazāk loma, jā, ka vai tas ir tas gala mērķis, kur man ir novedušas manas doktorantūras studijas teoloģijā, jā, ar 2 maģistriem tādā garā. Un tad šeit tagad es dažās minūtēs gribu atbildēt uz šo tēmu, un es kā argumentu izmantošu nevis kaut kādus tekstus. Vienīgi varbūt sākšu ar to, ka, piemēram, psiholoģijā, ievadā psiholoģijā, piemēram, tiek minēts, ka psiholoģija ir cēlusies no 2 vārdiem, jā, psihe un logos, logija precīzāk, jā, mācība. Kas ir psihe? Psihe ir reliģisks termins. Psihe ir no grieķu valodas dvēsele. Un tas nozīmē, ka psiholoģija principā ir kā mācība. Saka, ka tā ir zinātne. Labi, lai tā būtu, jā. Ka tā ir veidojusies no pašā centrā savā nosaukumā, paņemot vārdu, kas ir saistīts ar ticību, ar reliģiju, dvēseli. Tā ir mācība par dvēseli. Tas varbūt būtu ļoti tāds, tā kā ļoti vienkāršots
izskaidrojums, un noteikti varētu par to diskutēt, ka tā nav mācība par dvēseli, kā tā ir šobrīd. Tā ir mācība par psihi. Ok, labi, lai tā būtu. Savulaik diezgan sen šeit teoloģijas fakultātē es rakstīju tādu referātiņu vecās derības kursā par dvēseli. Par dvēseli vecajā derībā, jeb kas ir cilvēks vecajā derībā. Es atradu ebreju vārdu nefeš. Un nefeš vecajā derībā ir tas, kas būtu ekvivalents vārdam dvēsele. Un tas man bija pašai pārsteigums, jo es atradu, ka nefeš ir ļoti daudzas nozīmes vai konteksti vecajā derībā. Sākot ar to, ar pašu cilvēka radīšanu. Rakstīts 1. Mūzes grāmatā, kur un Dievs iedvesa ruah, garu vai dvašu tam cilvēkam, ko bija izveidojis, un cilvēks kļuva par dzīvu dvēseli. Tā mums ir latviešu valodā apmēram iztūkots. Ebreju valodā ir rakstīts tā, ka cilvēks kļuva par nefešu, par dvēseli, par dvēseli kļuva. Tātad tas jau viens pirmajās Bībeles lapas pusēs cilvēks ir pielīdzināms, kā nefeša, jo tas ir kaut kas dzīvs. To varētu pavisam tā ļoti vienkāršoti banāli teikt, cilvēks ir dvēsele, Arī tā, lai būtu, bet es gribu vienkārši norādīt uz to, ka jau pirmajās Bībeles lapas pusēs dvēsele nav kaut kas, kā man harizmātu draudzē mācīja, kaut kas, tā ir tā emocionālā daba, kas ir tā cilvēciskā pusmiesīgā, tā iekšējā pasaule, kurai noslieci uz grēku, Cilvēks viss ir nefešs vecajā derībā saskaņā ar radīšanas stāstu. Tālāk tur ir patiesībā vēl interesantāk psalmos, kur mēs zinām par dvēseli, kur Dāvids runā uz savu dvēseli, mana dvēsele, ko tu esi izmisusi. Viņš patiesībā saka sev. Viņš vienkārši poētiski kaut kā uzrunā to savu iekšējo pasauli kā kaut ko atšķirīgu no sevis, lai gan tā nav. Vēl interesantāk kļūst tas, ka vecajā derībā pat dzīvnieki ir kontekstuāli uzrunāti kā nefeši. Un tas patiesībā izskaidro, kāpēc cilvēkiem, kas ir veģetārieši, vegāni, kāpēc viņiem ir ļoti būtiski par savu to dzīves veidu kaut kā, runāt un cīnīties un norādīt uz to, ka visas dzīvās būtnes ir īpašas. Es neesmu veģetāriete, es esmu mēģinājusi kļūt, bet man nesanāk. Bet vecās derības lasīšana izskaidro, kāpēc to loģiku, pēc kuras vadās tie cilvēki, kas ir veģetārieši. Tāpēc, ka viss, kas ir dzīvs, šajā pasaulē satur dvēseli. Tāpēc vecās derības ir nefeša, vai ne? Un tad mēs nonākam pie grieķu termina psihe, un tad mēs nonākam pie psiholoģijas. Un tad mēs nonākam pie kritikas man, ka es esmu no teoloģijas novirzījusies uz psiholoģiju. Ok, es piekrītu. Izņemot to, ka dvēsele, kā jau tikko mēģināju argumentēt, ir ļoti teoloģisks termins. Par cilvēku kā dvēseli runā pirmās Bībeles lapas puses jau no radīšanas stāsta laikiem. Un jautājums, vai mēs vispār kādreiz kristietībā, draudzē, esam domājuši par dvēseli? Un tur man nāk prātā tas, kas man tika mācīts draudzē, ka cilvēks sastāv no gara, dvēseles un miesas.